Sveiki! Šobrīd atrodos Ventspilī, pavisam jaunā objektā. Cik jaunā? Apmēram 1,5 gads. Un tas ir zinātnes centrs Vizium. Un šodien man ir saruna ar Elīnu Kroņkalni, kura ir arī vadītāja šim te centram. Un pagājušā gada nogalē ir nominēta šīs te balvas eksporta un inovācija balva 2022, ko pasniedz Latvijas Investīciju attīstības aģentūra. Un, jā, kā jūs domājat, kāpēc jūs bijāt nominēti? Tāpēc, ka jūs ieguvāt gada arhitekta balvu, vai tomēr par tiem 80 dažādiem atrakcijiem, kas jums atrodas šajā te centrā? Es domāju, ka tas ir tāds komplekss, protams. Es gribētu domāt, ka tas ir tāpēc, ka šāds zinātnes centrs tomēr tieši šādā apmērā un šādā izskatā, kāds bija izveidots Ventspilī pagājušajā gadā, principā, ir tāds pirmais lielais objekts, es teiktu, Latvijā. Tas, protams, ir būtiski Latvijas mērogā, un es domāju, ka tas arī bija tas iemesls, kāpēc mēs to gribējām parādīt un uzsvērt, kad redz, kaut kas tāds arī Latvijā ir parādījies. Jo, jāsaka, man liekas, gan arī lielākā daļa latviešu zina zinātnes centru Tartu, bet to, ka Latvijā ir sākuši veidoties šādi zinātnes centri un ka Ventspilī pagājušā gada vasarā, 18. jūnijā, atklājās šāds arī kaut kas stipri līdzīgs, to mums bija svarīgi dažādās formās, dažādām auditorijām pateikt un uzsvērt. Un tas, protams, bija viens no veidiem arī dažādi šādi konkursi, gan tie paši pieminēti arhitektūras konkursi, gan arī dažādi šādas citas balvas. Ir tas veids arī, kā atgādināt, ka šādi centri ir izveidoti. Vai šis projekts tapa tieši tā pandēmijas laikā, vai tas bija iecerēts jau gadus 10 atpakaļ? Ideja patiesībā tiešām ir radusies jau gadus 10 atpakaļ, tad, kad Ventspils domē vadībai saprata, kad ir kaut kas jādomā, kas Ventspilī varētu piesaistīt cilvēkus, principā varētu teikt nesezonā, rudenī, ziemā, pavasarī. Jo vasarā ir pilnīgi skaidrs, ka šeit ir ziedi, jūrā, saulē, viss pilns komplekts, un arī Ventspils ir ļoti bagātīgi apmeklēti gan no latviešu puses, gan arī no mūsu kaimiņu valstīm. Bet ir ļoti svarīgi, un arī jāsaka, joprojām ir ļoti svarīgi domāt, kā Ventspilī šo kustību un šo aktivitāti turpināt nesezonā. Un tad arī, protams, viens no variantiem, kas jau tiešām pirms 10 gadiem radās, ir, ka ir nepieciešams šāds zinātnes centrs. Un patiesībā arī jau darbi sākās pirms 10 gadiem, tika izveidota speciālā ekspertu grupa, kas apceļoja gan Āzijas, gan Eiropas, gan Amerikas lielākos, modernākos zinātnes centrus. Sagatavoja veselu lielu ziņojumu ar idejām, ar to, atziņām, ko viņi šajos centros ir guvuši, kas būtu svarīgi pārņemt, kas ir arī, jāsaka, tie labākie, populārākie eksponāti. Un gadu gaitā, vērtējot, analizējot, bija uztaisīts vesela liela tāda mapa ar vairākiem simtiem eksponātu ideju, ko šādā zinātnes centrā vajadzētu veidot. Reāls darbs pie šī centra izveidas sākās 19. gadā, kad attiecīgi tika noslēgts līgums par būvniecību. Pirms tam vēl attiecīgi arī, kā saprotam, projektēšana. Tad 19. gadā sāka būvēt, principā jāsaka tīri ēku uzbūvēt, un tā skaitā arī ekspozīciju iekšā izveidot, sanāca precīzi Covid pandēmijas laikā. Bet, paldies Dievam, mums tas izdevās tiešām arī bez jebkādiem lieliem pārtraukumiem, bez lieliem kaut kādiem tādiem apturēšanām, un visas arī mājasēdes mums, kamēr citi varbūt arī sēdēja un strādāja attālināti, mums izdevās izveidot šo centru. Un principā burtiski pagājušajā gada jūnijā, pavasarī atcēla tos pēdējos ierobežojumus, un burtiski jau pēc dažiem mēnešiem mēs vērām vaļā centru. Rakstīts vienmēr ir tā, ka tas centrs ir skolēniem un ģimenēm. Vai ir kaut kāds, sāksim ar bērniem, ir kāds ierobežojums, sākot, nezinu, ar 3 gadniekiem vai tur ar 5, vai tie, kas jau skolā iet? Kāda mērķa auditorija pārsvarā tiek uzrunāta? Galvenokārt tā, protams, tāda, es gribētu teikt, lielākoties tā tiešām ir skolu jaunatne, jāsaka tā, jo, protams, visiem eksponātiem, ko mēs veidojam, visam ir klāt izglītojošais saturs, un tas galvenais ir, ka mēs tam jaunietim, protams, komplektā ar ģimeni, vecvectēvu, mammu, tēti, vienalga skolotāju, vienalga kādā komplektācijā, mēs gribam radīt to interesi galvenokārt par tehnoloģijām un par STEM jomu, kas ir zinātne, tehnoloģijas, inženierija, matemātika. Man liekas, ka visa pasaule, īpaši Eiropa un arī īpaši Latvija šobrīd runā, ka jaunieši tomēr vēl nepietiekam daudz izvēlās mācīties šīs inženierzinātnes, dabas zinātnes, jā. Un arī tas ir viens no zinātnes centra virsmērķiem - ieinteresēt, piesaistīt,
Un tehnoloģijas nav tikai tas mobilais telefons, ko mēs visi esam pieraduši knibināt. Un pat, ja tas ir mobilais, tad kā viņi izmantot tādiem cēliem, labiem un izglītojošiem mērķiem. Un līdz ar to tas, protams, ir tas galvenais aspekts, šie skolas vecuma bērni. Bet tai pašā laikā mums ir atsevišķa galerija tieši mazākiem apmeklētājiem, kas ir līdz 6 gadu vecumam. Mums pat ir atsevišķa viena zona, pavisam maziņiem, tiešām zīdainītis, varbūt, tas var atmiņos gulēt, bet tikko kā viņš staigā rāpo, tad tur ir paklājs, viņš var rāpot, tur ir vienkāršas spēles ar klučiem, tur ir vienkāršas grāmatiņas, ko var šķirstīt, skatīt. Jau sākot ar tiem pašiem mazākajiem, un tad jau tikai uz priekšu. No otra gala, no vecuma šeit ierobežojumi nav. Mēs redzam, ka šeit ir interesanti pilnīgi visiem jauniem, veciem. Te darbojās kopā tiešām mazbērni ar vecvecākiem. Jā, droši vien, ka daudz vecāki kaut kādas fizikas likumus pēkšņi ierauga reāli dabā un brīnās, un varbūt to formulu vēl pat joprojām zina no galvas, bet beidzot viņi ierauga arī reāli darbībā. Jā, un tas ir vesels izaicinājums mēģināt tam jaunietim izstāstīt tādā cilvēciskā valodā, kas tas ir pa likumu, kas tur tagad strādā un kāpēc tas notiek tieši tā, kas tur notiek. Un tad citreiz ir, ka varam vaļā tos mūsu buklets un lasam, kā tad tur īsti bija, kā tad tas tur notika. Vai, piemēram, mums eksponāts pirmskaitļu hokejs. Tagad, kas bija tas pirmskaitls? Un tad jau mēs dzirdam, ka tur savā starpā runā, lielākoties jau ir pareizais virziens, bet ik pa brīdim kaut kāds elements par pirmskaitļiem arī aizmirstam un tā tālāk. Tā kā, tas arī ir tas svarīgais, un tas, protams, kas zinātnes centrā ir, ka tas ir caur spēli un caur izklaidi, caur vieglo fonu. Tai pašā laikā, protams, nav tikai, tikai spēlēties un tikai fun. Mums ir arī mācību programmas, ko galvenokārt tieši izmanto izglītības iestādes. Braucam, konstruktīvi, visu dienu saliekam mācību programmas ar reālu mācīšanos, reālām jaunām lietām. Bet, protams, ka mēs tajās mācību programmās tagad ņemot vērā, ka mums ir šī ekspozīcija un šī eksponāti, mēs integrējam iekšā, kad ir datori un ir eksponāti. Kuram pielāgojas? Vai tagad izglītības ministrija pielāgojas Vizum, vai arī otrādi Vizum skatās, kas ir mācību plānā, un tad mēģina atrast tos... Lielākoties jau, protams, mēs skatāmies, kas tad ir salikts tajā skola 2030 un piedāvājam skolotājiem, jo nav noslēpums, ka tā programma ir izstrādāta, bet mācības saturs vēl skolotājiem nav pietiekams, un šie zinātnes centri ir veids. Mēs tiešām cenšamies tam skolotājiem iedot kaut kādu papildus veidu, kā kaut ko parādīt. Tad kā metodiskais līdzeklis palīgs, kaut kāds tāds stunda ārpus klasiskās mācību klases un tā tālāk. Bet tai pašā laikā, tā kā mēs arī, šobrīd Latvijā tiek veidot 4 zinātnes centri, un mums šis viens projekts, kur mēs visi kopā strādājam, ir arī cieši sasaistīts ar IZM, tad mēs tomēr ceram, ka arī būs tas pretējais efekts, ka viņi redz tās mūsu iespējas, to mūsu jaudu, un tad viņi arī varbūt kaut ko pielāgos pretī, tāpēc, ka mēs esam. Tā kā zinām, ka Ventspils ir ļoti iecienīta no lietuviešiem. Vai jūs skatāties arī lietuviešu apmācības programmas un mēģināt arī viņas kaut kādā veidā integrēt, lai tās skolas no Klaipēdas vai Palangas brauc uz šejien? Šogad mēs izteikti jutām, ka lietuvieši pie mums tiešām brauc. Un jā, mēs, piemēram, mums visas mācību programmas mēs esam gatavi angļu valodā nodrošināt, nav pilnīgi nekādas problēmas, un ir skolas, kas to brauc un arī izmanto. Uzreiz jāsaka, ka Lietuvā arī top zinātnes centrs, būs Kaunijā, Sēncēlē. Tas ir, bet gabals labāk. Bet viņiem, mēs, principā, šī daļiņa, kas ir tuvāk Latvijai, kad minētā Klaipēda un tā tālāk, tie ir gana aktīvi pie mums braucēji, un mēs noteikti arī, piemēram, veidojot visu mārketingu, komunikāciju, protams, skatāmies gan Lietuvas, gan Igaunijas virzienā. Tai pašā laikā, zinot, Igaunija, Ventspils, nav tas ērtākais, ir tāds līkums jāizbraucē Latvijai cauri, bet brauc un apmeklē, un tai pašā laikā tas pats mans pieminētais AHA, kas jau ir varbūt mums te Baltijā senākais, pieredzējušākais un lielākais joprojām. Mēs ļoti ar viņiem sadarbojamies, ņemam pieredzi, viņi pat brauc arī pie mums, mēs jau savstarpēji esam rakstījuši vairākus projektu pieteikumus. Tā kā nav tā, ka mēs viens otru redzam tikai kā konkurenci. Mēs pilnīgi redzam, kā mēs viens otru varam papildināt to tīklu veidu. Jo tie arī tie elementi, kas jums ir piedāvājumi, ir tomēr atšķirīgi droši. Jā. Mēs arī eksponātus veidojam. Protams, ka ir kaut kādi, varētu teikt, eksperimenti vai piemēri, ko var
sanāk vairāk zinātnes centri kaut kādā līdzīgā stilā sev parāda. Piemēram, pacēl sevi gaisā, neko tur baigi dižāk nevar iztaisīt. Katram varbūt tas krēsls nedaudz savādāks, tā konstrukcija nedaudz citādāk, bet ideja atkal sanāk līdzīgi, viens un tas pats. Bet tajā pašā laikā, tad tie ir burtiski daži. Mēs arī nepārtraukti braucam pa citiem zinātnes centriem, skatāmies, kas strādā, kādas tehnoloģijas strādā, kas varbūt atkal, ko mēs esam, var jau teikt, gadu un bišķiņu nostrādājuši, sapratuši, ka mēs turpmāk gluži šito vairs kādu laiku negribēsim un gribam mainīt, atkal savādāk attīstīt eksponātus citā virzienā. Jo, protams, tas gads ir arī pietiekami, lai saprastu arī bišķiņu kaut kādus akmeņus, uz ko mēs esam uzskrējuši. Man liekas, tāds visinteresantākais veids bija, tā kā es biju Dubajā, un tad visi šie paviljoni, kas bija arī ar ļoti daudz ar tām tehnoloģijām, un es redzēju, ka tur skolām vienkārši gāja studenti, gan skolēni, un es kaut kādā ziņā pat apskaudu viņu, ka viņam tāda iespēja bija ar visu pasauli iepazīties un ar tādām ļoti... Bet ja ņem šādu te veidu, šādu zinātniskos centrus, kas ir līderi, teiksim, kur jūs varat braukt un kaut ko pašpikot? Jūs teicāt, ka pirms jūs uzbūvējat šo, jūs daudz skatieties. Kur ir šie te līderi, kur atrodas šādi te centri līderi? Mēs paši, kurš mēs kā digitālais centrs esam pārņēmuši zinātnes centru, mēs jāsaka, esam vēl tādā apbraukājuši savus tuvākos, tādu zinātnes centrus, un arī galīgi absolūti ne visus, bet tādu, piemēram, Norvēģijā, kur mums ir sadarbības partneris vienu projektu ietvaros, piemēram, Vilvita, tā pašā laikā Somijā, Polijā, tāpat Igaunija. Mēs skatāmies, kas mums te riņķī ir. Teikt, ka ir kaut kāds absolūti pasaules līderis, es domāju, ka nē. Es teiktu, ka katram zinātnes centram ir kaut kāds tāds knifiņš, ar ko viņš ir paņēmis. Mēs, piemēram, šogad arī bijām aizbraukuši uz Amsterdamu uz Nemo, kas arī viens no tādiem sanākajiem, un mums vēl sanāca kā reiz satikties ar to bijušo, jāsaka, vadītāju, kas tur ir bijis vairāk kā 20 gadus, un viņš ir bijis arī zinātnes centra asociācijas vadītājs, un viņš ir ar tādu pieredzi. Viņš jau tos zinātnes centrs redz ar tādu rūdījumu, ar tādu pieredzi. Un tad mēs, piemēram, jau dzirdam, piemēram, to viņa viedokli. Mums, piemēram, ekspozīcijā ir stipri daudz dažādas tehnoloģijas. Dažādi ekrāni, projekcijas, touchscreeni, arī virtuālā realitāte un tā tālāk. Viņa, piemēram, uzskats bija tāds, un arī Nemo ir stipri maz šīs tehnoloģijas, ka no serijas tehnoloģijas nevajag, tehnoloģijas var dabūt mājās, ka vajag tur visādas tādas mehāniskās un tādas lietas. Un jā, mēs, piemēram, pie viņiem esot, apskatoties, pamēģinot, sapratām, ka mēs, piemēram, nākamā versija, ko mēs tagad gribētu taisīt, likt klāt, mēs droši vien iesim vairāk tajā mehānikas virzienā. Bet pašā laikā, zinot, ka mēs tomēr esam jauns zinātnes centrs esoši tādā tīklā, mēs ar to, ka mums ir tās tehnoloģijas vairāk atkal atšķiramies. Un tas atkal ir mums svarīgi. Tāds. Tā kā es domāju, ka katrā zinātnes centrā ir kaut kas, ko var paņemt un paņemt to pieredzi. No katras reizes mēs atbraucam ar tādu sajūtu, ka jā, tur mēs kaut ko jaunu iemācījāmies un redzējām. Nav tāds, ka vienā viss ideāli. Veidojas tāda specializācija, vai ne? Bet jūs esat noķēruši to specializācijas virzienu, kurā jūs varētu, tā kā ar laiku teikt, ka jūs esat līderi pasaulē šajā jomā? Mēs mēģinām, Ventspils vispār kā 14 gadā izveidoja šo IKT nozares attīstības stratēģiju, jo Ventspils pilsēta iet šajā IKT attīstības virzienā, un tāpēc arī zinātnes centram šis IKT virziens tika izvēlēts un arī tas tiek turēts. Protams, kad arī tāpat pieminētā Dubai, un man arī sanāca redzēt šos ekspo paviljonus, kur dažiem vienkārši viss paviljons bija viens milzīgs ekrāns. Jā. Un tāpēc es arī vairākiem, kas pie mums ir viesi braukuši, un kādreiz arī kāds komentārs raksta, ja salīdzina pasaulē kādas tagad ir tehnoloģijas, tad es vienmēr saku, nav jau māksla uztaisīt kaut ko super modernu, ja tev ir baigā lielā nauda. Bet pamēģiniet iedot tam klāt izglītojošo saturu, iedodiet tādu, lai viņi tiešām var daudz cilvēku izmantot, tā praktiski izmantot, un beigās tomēr arī mājās saprast, kā to var izmantot. Kāds ir tāds, ko man līdzēs, ja es visu sienu nokrāmēšu ar tiem lieliem ekrāniem, jā, viņš būs vizuāli efektīvs, bet tajā pašā laikā, tas ir viss tikai tas wow efekts, un viss man jau vajag to praktisko pielietojumu arī. Un līdz ar to es gribētu, ka mēs esam tāda starpsaikne, ka mēs tomēr rādam šīs dažādās tehnoloģiju
pielietošanas iespējas, bet ar tādām reālām tehnoloģijām, protams, tam visam pretī vienmēr būs finansiālās iespējas. Nav mums neviens miljardieris. Vai Ventspils augstskolā arī piedalās šajā? Jā. Mums arī Norvēģi projektu ietvaros, ka mēs veidojam šo centru, ir izveidots jauno dabaszinātņu pētnieku centrs, un tas ir tiešā saistībā ar Ventspils augstskolu. Tieši ar domu, principā, 8., 9. plus vidusskolas vecuma jauniešu ieinteresēšanai par šīm dažādām STEM zinātnēm. Un mēs tāpēc arī esam uzrunājuši augstskolas pasniedzējus, viņi nāk, viņi stāsta principā jau kaut kādas augstskolas tēmas, aktuālās, mums ir radioastronomijas centrs, ar ko Ventspils ir unikāli. Un mums jau ir tāds, ar to, kas te Ventspilī šajā augstskolā ir īpašs, ko tu varētu nākotnē no tā gribēt mācīties, kas varētu būt saistošs un arī tā skaitā pietiekami ienesīgs amats, un kā to visu var apgūt. Un principā jau mēs ceram, ka mēs jau kaut kādiem jauniešiem, kas varbūt tieši vēl vidusskolas sākumā ir tādi svārstīgi, ko te varētu, kur te varētu, un mēs varētu iedot tādu viegli pagrūdienu tajā. Kur tā robeža līnija ir skolē no autobusiem? Rīga vai brauc arī tālāk no Alūksnes? Nē, pagājušā gadā, pagājušā gadā, pirmā gadā tiešām no mums atbrauc no visas Latvijas. Mums ir noklāta visa karte, un, protams, ka tas ir faktors, ka mēs pagājušā gada jūnijā, kad mēs atvērāmies, Liepājā bija dabas māja, bet viņiem viņš ir veidots pilnīgi savādāk, tas kā vairāk kāda radoša darbošanās tieši dabas tuvumā. Šāda tipa zinātnes centrs mēs tajā brīdī bijām pirmais. Un tad, protams, kas tās skolas rudenī norēģēja uz mums, tās arī tiešām no visurienes brauca, tā skaitā no Daugavpils un tā tālāk. Decembrī atvērās Daugavpilī arī inovāciju centrs. Protams, ka Latgales skolām tagad ir relatīvi tuvāk. Te pašā laikā mums vienmēr projektu ietvaros bija un vēl joprojām bišķiņ līdz šī gada beigām ir šis finansējums, kad mēs varam pat nosakt skolām šo ceļu pie mums. Līdz ar to, ja vien viņi šo komplektu izmanto, viņiem tad, viņiem ir jārēķina diena un stundas, kā lai pie mums atbrauc. Bet tādā ziņā viņiem ir iespēja pie mums tikt, principā, no visiem Latvijas, visām maliņām, pilnīgi viss. Protams, ka, zinot, kā skolas ekskursijas plāno, vidus Latvija ir visvieglāk, ka pie mums tikt visērtāk. Bet jūs teicāt, ka ir 4 veidojas. Vai jūs esat sadalījuši tā, lai jūs arī nepārklātos, lai tomēr katrs saglabātu to savu originalitāti un būtu vērts aizbraukt uz visiem 4? Jā. Mums, protams, pilnīgi visiem 4 tā virstēma ir STEM. Tas, protams, ir visiem, tā ir šī aktualitāte un arī šī atbalsta programma, ko mēs kuras mēs arī šo naudu ieguvām, ir šis STEM virziens. Bet tajā pašā laikā mēs katrs esam nedaudz sadalījuši to virzienu. Kā es saku, mums Ventspilī vairāk ir šīs tehnoloģijas, IKT, Liepājā ir dabas mājām un dabas zinības, Daugavpilī vairāk uzņēmējdarbības virzienā, bet arī ar STEM. Un Cēsīs tūlīt jāvērās vaļā kosmosa izziņas centram. Bet viņiem paliek tā filiāle, kas vai tā ir, viņiem bija taču no Igauniem tā filiāle, vai ne, Cēsīs, vai es kaut ko jaucu? Viņiem bija Zino centrs. Zino, jā. Nē, Zino vairs nebūs, būs kosmosa izziņas centrs. Okay. Un pat arī atklājās RTU viņu inovāciju centrs, kas atkal ir augstskolas veidots, bet ar ko arī mēs jau gan aktīvi visi zinātnes centrs sadarbojamies, komunicējam un pat spriežam, ka mēs varētu kopīgi veidot Latvijā pirmo zinātnes centra asociāciju. Latvijā tāds līdz šim nav bijuši, nebija arī zinātnes centra. Lai mēs tomēr esam kā viens kopīgs veidojums un lai tā mūsu balss ir nedaudz spēcīgāk, nevis kā katra struktūriņa atsevišķi cīņa. Vai šie zinātnes centri, var eksportēties, vai plus mīnus visos, vai tur Lietuvā, vai Igaunijā, vai Norvēģijā, visiem veidojas apmēram vienāda bāze, un tad īsti, tā kā pārcelties uz vēl vienu valsti, laikam nav jēgas, vai... Diži nekāds bizness, es teiktu, ka nesanāks, jo mēs pat arī, mēs esam relatīvi jauni, bet mums arī bija paredzēts viens no variantiem, ka pirmā stāvā būs atsevišķi zona saucamajām ceļojošām galerijām. Ko tā kā nomānot kaut kādu, pusgadu vai gadu no cita zinātnes centra atved, uzstelē un tā tālāk. Un tad jau tagad, kad mēs jau reāli gājām uz ekspozīcijas ieviešanu, mēs sapratām, ka mums, protams, pirmā brīdī šī ceļojošā galerija nebūs, mums tur ir mācību klases un tā tālāk, bet runājot ar citiem zinātnes centriem, sapratām, ka īsti jau šis bizness jau patiesībā jau starp zinātnes centriem ir izbeidzies par tām ceļojošām galerijām. Tas ir ļoti dārgi. Reti, kurš zinātnes centrs var atļauties tā vienkārši, piemēram, nolikt 600 000 tikai par to, ka tev atver galeriju. Otrkārt, ir
mēs dalāmies zinātnes centros, ka ir tādi, kas paši būvē eksponātus, un tad viņi tad arī var uztaisīt tādu vienu galeriju. Vai arī tāda, ka mēs, kuriem kāds cits mums viņus visus, mums ir ideja, bet uzbūvē tehniski kāds cits. Un līdz ar to tas arī, ja mēs būsim ieguldījuši naudu un uztaisījuši veselu galeriju, tad mēs gribēsim viņus sev, nevis dot prom. Tieši tā, jā. Un līdz ar to šis biznes ar šīm ceļojošām galerijām ir kaut kā diezgan apsīts. Bet, ko mums arī citi zinātnes centri teica, ka tas ir aiztais ar to, ka vienkārši, es paņemu dažus eksponātus no savas zinātnes centra un mēs samaināmies. Piemēram, 5 pret 5. Un kaut kādu laiku mums kaut kāds stūrīts ir no cita zinātnes centra atrast. Un tad tas ir tas veids, kā patiesībā pašlaik zinātnes centrs strādā. Bet joprojām ir, kad ir šīs ceļojošās galerijas. Protams, ka ir lielie zinātnes centri, kas to var izdarīt un kas to dara. Jautājums, protams, cik tie mazie varēs to paņemt pretī, vai varēs vai nevarēs. Tas ir diezgan liels izmaksas. Šādam apmeklējumam, cik apmēram vidēji tiek rēķināts laiks? 3, 4 stundas? 4 stundas. 4 stundas, jā. Jūs esat ieinteresēti, lai viņi vēl ilgāk būtu, vai tas ir arī jums optimāli 4 stundas? 4 stundas, es teiktu, ir optimāli abām pusēm. Mēs arī tā ļoti centāmies meklēt, lai nebūtu pārmetumi, ka kāpēc jūs tik ātri mūs raidāt ārā, bet mēs arī saprotam, ka tās 4 stundas ir tāds, ka, ņemot vērā, ka mēs jau sakām ģimenes ar bērniem, ja bērni arī, tad jāsaka, jau pagurst. Un tās 4 stundas ir arī pietiekami, ka mēs tomēr viņi, piemēram, mūsu ieejas to biļeti, var iet iekšā ekspozīcijā, iekšā ārā, cik reizes vien vēlās. Un tad līdz ar to viņiem ir tā iespēja ieiet vienā galerijā, padarboties, grib paēst, var atnākt uz kafejnīcu paēst, atkal atgriezties atpakaļ, un līdz ar to tādā mierīgā režīmā izstaigāt, izmēģināt, izskatīties. Mēs neesam, principā, gads, es saku, nedaudz vairāk nostrādāts, par tām 4 stundām mēs tā kā pārmetums neesam saņēmuši, kāpēc tik maz. Ko tajā brīdī vecāki pa lielam dara? Tiešām iet kopā ar tiem bērniem? Jā. Nav tikpat kā vispār neredzam tādu stāstu, ka vecāki, pirms mazajā, pavisam mazo bērnu galerijā pat nedrīkst atstāt to bērnu vienu, tur vismaz vienam pieaugušam jābūt klāt, bet arī lielo galerijā vecāki iet pat, ja viņi būs paguruši un viņi vairs nevarēs palikt un paskriet, tad viņi apsēdīsies pie cita eksponāta, kur vienkārši var tiešām apsēsties un uz touchscreen papildīt testus par savām, dzirdi, redzi vai paskatīties par profesiju izvēlēm un tādā veidā, vai izpildīs kādus citus interesantus uzdevumus. Viņi padarīs kaut ko mierīgāk, varbūt ne tik aktīvi, bet viņi noteikti ies un darbosies. Nav tāds stāsts, ka vecāki bērni neiet un paši. Vai pie eksponātiem ir ģidi, dzīvi cilvēki, vai arī tu vari paņemt sev vienu un tikai to iet visus tos eksponātus? Vai tomēr ir sadalīts tā, ka mums ir cilvēki, kas ir nosacīti ekspozīcijas zāles uzraugi, viņiem ir abas funkcijas. Gan tiešām uzraudzīt, ka viss tiek lietots korekti un nav kaut kādā nesankcionēta laušana un tā tālāk, gan arī palīdzēt, pastāstīt vai ieinteresēt, ja pieiet pie eksponāta un citreiz ir tā paskatīt. Tad nevar saprast, kas ir. Tas nekas, ka tur blakus ir instrukcija pielikt, neviens instrukcijas negrib lasīt. Bet, tad var, vai tu uzzini, un tad tas ir tas, un tad tev jādara tas, un tad, ja tu izdarīsi tā, tad pamēģini, kas notiks tas, un, ar tādu interesi. Un mums ir arī daži eksponāti, kas vairāk tieši, kā virtuālā realitāte, kur ir brilles un tā tālāk, kur cilvēks tiešām visu laiku ir klāt, un tad katram tam lietotājiem uzstēlē viss tas uzparīgs, un tad balājuši šajā virtuālajā dzīvē padarboties. Manā sarunā ienāca ideja, ka es laikam diezgan droši brauktu, ja man arī būtu 1 stunda, kur man pamācītu, kā man darboties ar telefonu. Jo bieži vien mēs kaut kādu daļu tikai lietojam un varētu pat samaksāt par, sevišķi jaunieši citreizi ir, tu varbūt dēlam vai meitai negribi jautāt, bet varbūt atbraucot šeit, ka iemācīsies kādu triku, ko tu vari mazdēlam parādīt, ka varbūt šis te jautājums jebkurā gadījumā tā piedāvājums nekur neredz, ka tu vari aiziet un pamācīties kaut vai 1 stundu dažādiem trikiem, ko var darīties telefonā, jo kaut kāds Mums ir dažādas mācību programmas. Ir arī? Ir dažādas. Ir, protams, tādas, kas tiešām paredzētas skolu grupām ar dažādām šādām aktivitātēm. Geogrāfijā, fizikā, matemātikā un tā tālāk. Bet mums ir arī dažādas programmas pieaugušajiem. Tur izzini savu telefonu. Jā, tur dažādas. Un mums ir arī pat paredzēts, ka ir konsultācijas tiešām individuāls un tā tālāk. Jo, principā, digitālais centrs, kurš arī administrē visu šo zinātnes centru, mums jau tā bāze, pat digitālais centrs šogad jau nosvinēja 20 gadu jubileju. Un patiesībā
patiesībā primārais viņa uzdevums bija šī pieaugušo izglītības centra funkcija, un to mēs arī joprojām turpinām darīt. Un zinātnes centrs ir tik tādā lielā krāšņā papildus funkcija. Tā kā, jā, to mēs noteikti darām, un mēs ļoti sekojam līdzi, ka kāds pieaugušais mums visu laiku aktīva anketa, nu, ka kāds saka, man vajadzētu pamācīties to, vai pašlaik aktuāls ir šādas tēmas, tā anketa visu laiku ir dzīva, un ja jau mēs jūtam, ka ir kaut kāds tendences, kur tagad mākslīgais intelekts. Nu jā, mūža izglītība, principā, jā. Tad mēs esam gatavi, mēs visu laiku taisam kaut kādus jaunus apmācību kursus, un ja tiešām ir šī vēlme, kā minēja, ka vienam pašam kaut ko pamācīja, ir arī pat šīs individuālās konsultācijas. Kā jūs skatāties, kā te varētu izskatīties pēc gadiem 10, 15, vai tā arī kaut kas tiek? Jā, es jau pagājušajā gadā mēs jūnijā griezām lentīti, tad man jau tai dienā bija tā sajūta, ka te nekas nav gatavs, tā kā vienmēr saka, ka Rīga nekad nav gatava. Tā zinātnes centra, es domāju, nekad nevarēs pateikt, ka viņš tagad ir gatavs, jo mēs principā pagājušā gada jūnijā pārgriezām lentīti, šogad pavasarī jau iesniedzām 4 dažādas projekta idejas, jau būs jauniem eksponātiem, ekspozīcijas idejām, mācību programmām un tā tālāk. Pirmkārt, vienmēr, kā jau tas ir nauda, tik cik ir, un arī veidojot ekspozīciju, mēs no kaut kā atteicāmies, mēs kaut ko samazinājām. Man joprojām ir kaut kādas vietas ekspozīcijas zālē, kur es jau tagad zinu, ka es varu arī likt papildus lietas iekšā. Otrs ir, man jau esošajos eksponātos ir atsevišķi elementi, ko mēs paši jau zinām, ka mēs gribam uzlabot, attīstīt, papildināt, kaut kāds padarīt viņu interesantāk, bagātīgāk lietojumu. Man nav viņš jānojauc vai kaut kas tāds. Un tur idejas patiesībā visu laiku, un ja mēs vēl aizbraucam uz citiem zinātnes centriem, tās idejas vispār tādā lavīnā vienmēr atbrauc līdzi. Tā kā tas viss ir finanšu jautājums, un, protams, turpat nav jārunā par 10 gadiem. Mums jau tagad, pirmo gadu esam nostrādājuši, 200 000 mums ir apmeklējuši šobrīd. Mums jau tas lielākais izaicinājums ir, kā ieinteresēt cilvēks, lai atgrieztos šeit 2. un 3. reizi. Tā kā mēs nevaram, absolūti mēs nevaram sēdēt, ka ekspozīcija gatava un tagad, nāk. Un tā jauda varētu būt, teiksim, pie kuriem skaitļiem jūs teiktu, jau mēs esam sasnieguši, ja ir 200 000 gadā, tad jauda ir uz 1 miljonu pēc būtības? Nē, principā mums bija paredzēts vispār gadā 80 000, un tas 200 000, kā saprotam, mēs pārāvām 2 un bišķiņu vairāk. Tā kā tas jau ir tāds. Jā. Bet es teiktu, ka mēs, protams, pilnīgi noteikti varam teikt, ka tie rudens un ziemas mēneši mums pilnīgi noteikti vēl ir piepildāmi un darbojami, un tur ir kapacitāte, kur mēs esam gatavi strādāt un vairāk, un mēs esam gatavi uzņemt vairāk. Tie pašā laikā, piemēram, jūlija mēnešos mums ir tādas dienas, ka mums tiešām stāv rindās cilvēki. Un mēs, protams, mums nav vēlme tos cilvēkus arī tur spīdzināt rindās, un tāpēc tādā ziņā mēs priecājamies, ka viņi izkliedējās starp vairākām dienām. Tā kā, kuru mēnesi, protams, ka mēs esam gatavi vēl audzēt to skaitu uz miljonus, tā kā nebūtu gatavi teikt. Bet, ja mēs tiešām tos rudens ziemas mēnešus pildītu krietni vairāk, tad dubultot mēs to ciparu varētu. Jā, ja mēs te paskatāmies, ir diezgan daudz telpas, vai jūs savas telpas izdomājat kādiem citiem pasākumiem? Vai te var uzņēmumi kaut ko sarīkot, kā ir ar šādām lietām? Jā, mums principā tas galvenais sadalījums ir ekspozīcijas zāles pirmajā stāvā. Arī lejā pirmā stāvā ir arī atsevišķi tādas mācību klases, kur var darboties dažādās radošās darbnīcās. Otrā stāvā mums ir ņem kafejnīca un konferenču zāle. Galvenās telpas, kas ir pieejamas nomai un ko arī aktīvi nomā, tās, protams, ir šīs konferenču zāles. Mums, ja tā ņem, var teikt, ka viņa ir viena liela, apmēram 120 cilvēkiem, vai mēs arī diezgan ātri viņam sadalīt 3 atsevišķās zālēs, un atsevišķi tur katrā 30-40 cilvēki. Ar lielu ekrānu, ar visām apskaņošanām, ar visu. Tad tās arī ir, es teiktu, bet mēs esam gatavi un atvērti uz dažādiem korporatīviem pasākumiem un tādā veidā, principā, ja ir kaut kāda vēlme un vajadzība kaut ko organizēt, un ja vien saredz, ka šīs telpas ir kaut kādā veidā pielāgojamas un izpildāmas, šīs funkcijas veikšanai, mēs esam gatavi sadarboties un arī strādāt. Un mēs arī pagājušā gadā, piemēram, novembrī, mēs paši organizējam lielu konkursu, Ventspils IT izaicinājums, kas sabrauc skolas un skolēni no visām Baltijas valstīm. Un mēs arī paši redzam, ka mēs 2 dienas ņirbu un darbojās un visur, gan foajē, gan zālēs, gan mācību klasēs, gan arī eksponātu zālē, viņiem bija ko darīt. To visu var izdarīt, to visu var nodrošināt. Un klāt mums vienmēr vēl ir kafejnīca, kas arī var pabarot visus šos cilvēkus. Ko jūs sakat par šo te balvu, eksporta un inovācijas balvu? Vai viņa kaut kādā veidā uzņēmējs pamudina kaut kur plašāk paskatīties?
Es gribētu, pirmkārt jau vismaz citreiz ir tas, ka uzņēmumi vienkārši ierauga viens otru, jo katrs jau mēs vairāk vai mazāk dzīvojam savā burbulī, savās problēmās un tajā cīnamies katrs pats par to savu izdzīvošanu un uzturēšanu. Tā kā ir, protams, kaut vai tādā ziņā redzēt, ka paskatās arī, ka bija apbalvošana, kāda ir uzņēmuma, kas saņem lielās eksporta balvas, visu cieņā, dzīšu vairākus nosaukumus pirmo reizi dzirdēju. Tāpēc tas vienmēr noteikti ir. Un otrs ir tas, ka arī, piemēram, paskatoties to, jau redz kaut kāds iespējams sadarbības modeļus, ko mēs varam arī, mēs piemēram vēl neesam līdz šim. Mēs zinām, ka citās valstīs ir ļoti izteikti šāds zinātnes centrs no atsevišķas galerijas sponsorē, piemēram, lielu IT uzņēmumu. Tur citos zinātnes centros ir liels Samsung, piemēram, uzraksts, un viņš visu to ir veidojis. Tas jums vēl priekšā? Mums tas vēl ir priekšā. Mums, principā, šo bāzi ir izveidojusi pašvaldība, piesaistot dažādas Eiropas fondu finansējums. Mums tagad tas ir patiesībā tāds nākamais līmenis, ko mēs arī pamazām skatāmies, kur mēs varam iet, ka mēs varam tiešām sākt kaut kādu sadarbību ar kaut kādiem lieliem IT uzņēmumiem un teikt, ka ko ir vesels. Mēs esam, sakiet, ko jūs gribat, un mēs atkal teiksim, ko mēs gribam un ko mēs esam gatavi izdarīt. Es domāju, ka tas ir ceļš, uz ko var iet. Un es zinu, ka Latvijā vēl neviens zinātnes centrs, ETU nedaudz cits stāsts, bet kas esam mēs šie 4, tiem nevienam īsti nav vēl šis šāds tehnoloģija atbalsts. Vai ir doma laika gaitā pieskarties arī tādai ļoti nopietnai zinātnē, kur varētu kādi zinātnieki atbraukt ar vieslekcijām šeit un Protams, mēs jau tagad mēģinām kaut kādus tiešām zinātniekus, kas ir kaut kādas savas jomas entuziastis, aicināt uz tādām vieslekcijām, tīri kaut vai tādā vakara pasākumā, neformālā gaisotnē un tā tālāk. Un mēs arī savā starpā starp zinātnes centriem aicinām, piemēram, tās pašas CS specializējās uz šo kosmosu jomu, dažādām šīm kosmosā nometnēm jauniešiem un tā tālāk. Mums arī, labi, pamaināmies, mēs aizbraucam pie jums ar vienām aktivitātēm, jūs pie mums, lai iekustinātu sabiedrību, jo es saku, tas kopīgais mērķis ir jāiekustina. Pagājuši gadu arī, kad bija šī balvas pasniegšana, tur principā gan prezidents, gan arī LIA vadītājs, visur uzsver ekonomikas ministri visiem, tas, ka tas STEM, ka mums tas ir jāiet, ka tas kopā visu virzīs šo attīstību un visas šīs digitālās transformācijas, kas tagad Eiropā ir topa vārdi, tas tikai rīks, kā to visu izdarīt. Un mēs, protams, ļoti ceram, ka kopīgi mēs to varam izdarīt. Jā, es arī teikšu lielu paldies par šo sarunu. Tad Elīna Kroņkalne ir vadītāja Ventspils zinātnes centrs Vizium. Lai šis vārds izskan ne tikai Latvijas mērogā un Baltijas mērogā, bet visā pasaulē, lai visi zin, ka te ir radies, ne pagrabā kaut kur kaut kas uziets, bet tieši šeit esot radusies kaut kāda biznesa ideja un tas tika realizēts un visi to visu pasauli lieto. Paldies! Paldies!